Šodien man lekcijas tēma ir parunāt par to, kas bieži vien mēs ieraugām praksē, kur cilvēki nezin par jaunām iespējām, ko sniedz 21. gadsimts. Tātad parunāsim par elektromotoriem un kā iespējams ietaupīt. Priekš, Ernest. Tātad rūpniecībā 700% no elektrības patērē elektromotori. Un būtu grēks šodien neizmantot tās iespējas, ko sniedz jaunās tehnoloģijas. Tāpēc, ko nozīmē liederības koeficients tajās momentos, kad mums ir vajadzīga nepieciešama mehāniskā jauda. Tātad liederība nozīmē to, cik elektrības mēs paņemam no tīkla, lai dabūtu tieši to pašu enerģiju uz ass. Ja? Tātad es pārāk jūs negribu nogurdināt ar tehniskām niansēm, bet tas, kas jāsaprot, ja mums vajag 100 vienības 100% uz asi, ir atšķirība, vai mēs paņemam no tīkla, pieņemsim 105, 110 vai 114 vienības. Tāpēc elektromotori tiek iedalīti klasēs. Tātad IE1 klase ir pati zemākā, un IE4 un IE5 klase ir pašas augstākās, ko gan mūsdienu fizika spēja izdarīt. Vienkārši IE4 klasē jau pat iet līdz kaut kādiem 98%. Tas, kas mums ir svarīgi, ir tas, ka mūsdienās tehnika iet uz priekšu, un arī no nākošā gada mums Eiropa aizliegs ražot, tirgot un importēt zemākas klases motorus kā IE3. Un ko tas nozīmē praktiski? Tas nozīmē praktiski to, ka elektromotori savā darbības laikā viņi domāti, lai strādātu vismaz 15 gadus. Un ja mēs paskatāmies iegādes izmaksai, atšķirība būtu 5–10%, tas nozīmē tikai to, ka būtu grēks šodien pirkt vēl joprojām IE2 vai IE1 klases motoru, kaut gan praksē vēl joprojām tas notiek. Tātad ir tāda lieta, kā var iekonomēt. Pirmais variants ir samazināt motoram ātrumu. Samazināt motoram ātrumu, attiecīgi mēs ļoti daudz iekonomējam uz elektrību. Bet ir vēl otra lieta, par ko es vairāk šodien gribēju parunāt. Tātad tajā momentā, kad elektromotors ir noslogots 100% slodzi, tajā momentā viņš strādā tāds, kas ir rakstīts viņam uz šiltītes, uz birkas. Ja? Bet bieži vien mūsdienās ir tāda lieta, ka motori nav noslogoti 100%, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam viņam samazināt ātrumu. Un šis ir tas lauciņš, kas mūsdienās netiek nekādīgi darīts. Tāpēc mēs paskatāmies, ka ir kreisajā pusē rāda motora efektivitāti tad, kad viņš ir pilnā ātrumā, bet viņam nav slodze. Un labajā pusē mēs redzam to, ka mēs varam samazināt motoram ātrumu un arī tādā veidā samazināt. Tātad mums jāskatās abi šie parametri kopā. Tātad tas, ko Eiropas Savienība grib šajā 10 gadē izdarīt, ir tas, lai motori tiktu vadīti. Un tas procents ir pietiekoši grandios šiem 10 gadiem. Un tas, par ko es gribēju pateikt, ka mums ir jāskatās uz tām vietām, kur ir lielas jaudas un lieli motori, kur standartā vēsturiski vēl līdz šim brīdim netika viņi vadīti un kontrolēti. Tātad, kā mēs varam vispār iekonomēt? Standarta variants, kas jau vairāk vai mazāk cilvēkiem ir zināms, ir frekvences pārveidotāji, ka mēs samazinām ātrumu. Bet ir otra tēma, kas tagad tikai kļūst populāra pateicoties jaunajām tehnoloģijām, ir tā saucamie ekonomizeri, jeb mīkstās palaišanas iekārtas softvēri, kuri monitorē visu laiku motora parametrus. Kā tas strādā? Ideja ļoti vienkārši. Tajā momentā, kad tiek motors palaists, ierīce nofiksē viņa parametrus, visus tehniskos parametrus. Tātad jaudu, spriegumu, kosinusu, jaudas koeficientu un tā tālāk.
Un, ja gadījumā ierīce saprot, ka motoram nav pilna jauda, tad ieslēdzās IRS sistēma, ja, un tajā momentā tiek samazināts spriegums, ko padod uz motoru. Tad, ja spriegums tiek samazināts, tas nozīmē, ka attiecīgi tiek samazināts elektrības rēķins jeb jauda. Tātad ejam tālāk, parādīšu vienu mazu video, kā viņš strādā. Tātad palaižam motoru. Motors iegriezīsies un saprotot, ka motors nav līdz galam noslogots, tātad 90%, ja viņš nav noslogots, viņam nav slodze, tajā momentā ierīce veido tiristoru vadību, samazina spriegumu un laiž cauri starp inteliģento enerģijas atgūšanas sistēmu. Ja? Bet, ja gadījumā motors atkal atgriežas atpakaļ pie 100% slodzes, tad viņa sevi izslēdz iekārt un tādā veidā visu laiku skatās līdzi, lai mēs ietaupām tajā momentā, kad mēs varam ietaupīt, bet tajā momentā, kad mēs nevaram ietaupīt, respektīvi, ka slodze ir pilna, viņa sevi lieki nepatērē enerģiju uz pa pašu iekārtu. Te ir parādīts tajā iekrāsotajā kvadrātā, kā tas notiek. Tātad mums ir svarīgs tikai tas, lai būtu izdarīts mehāniskais darbs. Ja? Un ja mehāniskais darbs pieprasījums nav, tad nav arī jēgas viņu ražot. Ja? Tāpēc, ka elektriķi zinās, ka ja motors nav noslogots, tad tiek vienkārši radīta reaktīvā jauda, kas pēc tam ir jākompensē un tā tālāk. Ja? Un rada tikai vienas lielas problēmas. Un šeit mēs redzam to variantu, ka tā kā tirgus ekonomikā ir pieprasījums, ir konkrēts piedāvājums. Tātad te mēs paskatīsimies vienu teorētisko piemēru, kā tas izstrādājās, kā tas strādā. Tātad 90 kW motors, viņš strādā uz 100% slodzes, un viņa liederības koeficients ir 91%. Ja? Tagad nākšajā variantā mēs paskatāmies, ka viņam nav slodze 90 kW, bet slodze viņam uz to momentu ir 20 kW. Tā mēs apskatāmies, ka tajā momentā motoram liederības koeficients ir nokritis uz 78%. Ja? Bet, ja mēs viņu izlaižam caur inteliģento enerģijas atgūšanas sistēmu, tā nākšajā slaidā, ja mēs izlaižam caur inteliģento enerģijas vadības atgūšanas sistēmu, tad liederības koeficients motoram ir 85%. Tas nozīmē, ka šajā piemērā motors noslogots uz kaut kādu trešo daļu pēc mehāniskās slodzes, tad mēs iekonomējam 2%. Priekš. Tā, te ir piemērs viens no klientam ir šķeldotājs 45 kW, bet īstenībā viņš 45 kW sasniedz ļoti reti, tad, ka viņam kaut kādā procesa rezultātā standartā viņam motors griežas uz 30 kW, un motors nav visu laiku noslogos, bet viņu mazāku likt nevar, tāpēc, ka kaut kādas reizes, kaut kādi apstākļi, kad 45 kW ir nepieciešami. Un tur bija redzams, kādā veidā, kā klients man iedeva šo grafiku, tad cik bija pirms un cik bija pēc iekārtas uzstādīšanas. Tātad, kur mēs varam viņus pielietot? Pielietojam ļoti vienkāršās vietās, tur, kur ir nepieciešams konstants ātrums, bet slodze ir, teiksim tā, viņa varē un viņa ir 90% un zemāk. Ja? Tātad, tur mēs varam viņu darīt. Tas būtu tā kā mūsdienā kokapstrādē, šķeldotāji, smalcinātāji, drupinātāji, kā arī visās HVAC sistēmās, tātad ventilācijā, ūdens apgādē un tā tālāk, ja? Tad mēs skatāmies tikai vienīgi pēc mehāniskās slodzes. Ja? Un tātad tas, kas ir svarīgs cilvēkiem,
ok, viņi iegūst naudas ekonomiju, bet jautājums ir, cik ilgā laikā tas viss atmaksāsies. Un, protams, ka es varu pateikt to, ka jo lielāks, jo ātrāk, un jo ilgāk, jo labāk. Tātad, pieņemsim, 1 kilovatstunda, ko mēs dabūjam gadā nost, tas ir 8770 kilovatstundas, 1 kilovats, ja visu gadu griežās. Un šeit var salasīt pietiekoši interesantus ciparus, un investīcijas salīdzinoši niecīgas pret iegūmu. Atpelnīšanas laiks, tā mēs skatāmies plus mīnus 2 gadi. Protams, ja cilvēks strādā visu laiku 24/7, tad varbūt pat ātrāk. Tā. Nu, tātad EMT firmā to mēs nodarbojamies. Tātad būšu priecīgs atbildes kaut kādiem jautājumiem. Jā, paldies, Dzintar, par prezentāciju. Varbūt prezentācija diezgan specifiska un ar ļoti daudz datiem. Varbūt tāds vienkāršāks jautājums, kā jūs ikdienā saskaraties ar uzņēmumiem? Kāda parasti ir attieksme mainīt ejošu iekārtu? Bieži vien cilvēki, kamēr strādā, tikmēr viss kārtībā, bet, ja tomēr to iekārtu nomainam, kā minēja, tad tas ietaupījums jau uzreiz ir jūtams. Vai ir viegli pārliecināt cilvēkus? Īstenībā pārliecināt, mainīt motorus ir ļoti grūti pārliecināt, tāpēc, ka cilvēkiem uzreiz ir galvas sāpes un nelabprāt viņi to grib darīt. Tas ir tas, ko mēs strādājam ikdienā, ka mēs cilvēkiem tā kā mēģinām iestāstīt, lai viņi jau plāno savus remontus uz priekšu. Tas, ko mēs gribam izdarīt, bet ikdienā ir ļoti grūti izstāstīt, mainīt motorus, bet tas, kas attiecās uz šo enerģijas ekonomiju, ja ir iespējams par salīdzinoši labām naudām un vienkāršu instalāciju, tad viņi, protams, ka daudz labprātāk skatās šo pasākumu. Kā ir šogad situācija? Vai šogad daudz uzņēmumi ir izvēlējušies investēt, lai sasniegt ietaupījumu vai vienkārši celt efektivitāti? Un kas ir tie biežākie kompāniju veidi vai kas ir tās darbības virziens, kas izvēlas mainīt šos motors? Jā. Pavasarī, kad bija pirmais tas vilnis, ja, tad, protams, ka tas šoks cilvēkiem bija mežonīgs un daudzas firmas vienkārši jau atcēla pat pasūtījumus un nedarīja neko, tāpēc, ka mani argumenti par 5% ekonomiju nestrādāja pret tiem cilvēkiem, kas teica, ka rītdien jātaisa biznesa ciet. Bet kaut kā tā situācija mainījās uz rudens pusi, un rudens pusē cilvēki tagad ir daudz racionālāki un skatās arī uz priekšu. Un biznesa veidi, ko mēs strādājam, ir kokapstrāde un visi, kas ir ventilācija un ūdens pasūtām. Vai arī šos pasākumus, ko jūs veicat, var, piemēram, veikt kopā ar Altumu, saņemt Altumu grantu atbalstu? Jā, protams, jo tas, kas man patīk visās tajā stāstā, ka mēs varam iekonomēt pietiekoši lielas summas, un atpelnīšanas laiks ir ļoti interesants. Vienīgais tas, ka mēs nevaram solīt Altumā ar lielos procentus. Tādas summas ir lielas, bet procentāli varbūt, ka viņas nav tik interesantas, bet kvantitatīvi viņas var būt lielas. Tur tāds jautājums tikai. Pēc Altuma nosacījumiem. Super. Es skatos, ka pagaidām no skatītājiem vairāk jautājumu nav.